Inga, es tev gribu pastāstīt, ka man nesen darbā bija ballīte. Ballīte bija liela, ļoti liela, un tur bija cenā iekļauts pilnīgi viss ēdiens, dzēriens, dējas, mūzika, atrakcijas, izklaides, un viena daļa neatnāca. Viena daļa tiešām neatnāca uz ballīti, ja? Un tad, kad es satiku savu kolēģi, es viņai jautāju, kāpēc? Es saku, tur bija tik interesanti, tik jautri, jo man tiešām sirds sāpēja, tur tiešām bija augstā līmenī noorganizēts. Un viņa man tā, tu zini, es gribēju atpūsties no cilvēkiem. Es tā zinu, ka viņa nestrādā 5 dienas nedēļā. Es saku, pagaidi. Es saku, vai tev citu brīvdienu nebūs, ka tu nevarētu atpūsties? Es saku, tu zini, tāda sajūta, ka nav spēka. Reāli viņa saka, ka nogurusi no visa. Tas ne tā kā, kad cilvēks saka, baterija sēžas un nevar uzpildīt viņu. Pasaki man, vispār. Es saku, bet tev tikai vajadzēja uz balli atnākt. Viņa saka, vienreiz gadā tā balle ir. Ja? Un tad man jautājums, tas ir normāli, ka cilvēki pat nespēja atnākt, noorganizēt sevi, savākt sevi, lai kaut vienreiz gadā izklēdētos. Uz darba devēja rēķina. Zini, lai aiziet uz balli, laikam cilvēkam patiešām ir jābūt tādā emocionālā stāvoklī, ka gribās iet, jo aiziet uz balli, ka negribās, un vēl, ziniet, viņi būtu atnākusi, varbūt viņi arī kaut kā sajustos labāk. Bet tas sagatavošanas periods, jā, tik grūti, par kaut ko jādomā. Pie friziera jā. Pie friziera, ko es vilkšu mugurā, ar ko es runāšu. Viņi man prasīs, kā tev iet, viņi visi priecāsies, man spēka priecāties nav. Un tādā brīdī vieglāk ir pateikt, nē, es nedarīšu, nepārkāpt pāri sev un pavadīt vakaru kā vienmēr. Bet tā ir tiesa, ka cilvēkiem bieži vien negribās neko, un vienīgais, ko gribās, ir vērot, kā citi cilvēki dzīvo, un lieciet man svētu mieru, es gribu atpūsties. Un tu zini, ka pie mums tiešām nāk cilvēki ar šādu jautājumu, ar šādā stāvoklī, kad viņi saka, kas ar mani notiek, kāpēc man visu laiku ir iekšēja spriedze. Vai neko negribās, pastāvīgs nogurums, fonā es kaut ko daru, es eju pat uz sporta klubu, ja, bet iekšā kaut kāds tāds iekšējs, cilvēks jūtas izsmelts. Un ko šitajā situācijā var darīt? Ko var darīt? Var kaut ko, jā, bet paskatāmies, kāpēc tas notiek. Jo šodienas dzīve, šodienas situācija pasaulē, tas, kas notiek, ir, cilvēki prasa ļoti daudz. Mums ir ļoti maza fiziskā piepūle, mums maz fiziskā darba darītāju, bet mēs cauri dienu sēžam pie datora, mēs cauri dienu uzņemam kaut kādu informāciju, kura mums ir, varbūt nav vajadzīga. No mums visu laiku prasa kaut kādas ar vien jaunas un jaunas iemaņas. Un mēs neesam tam gatavi. Iekšējais resurs, kas mūsos ir, nav pietiekams, vai viņš kaut kur ir nobloķēts, viņš ir ar kaut kāda tāda siena priekšā mūsu īstajām spējām. Un līdz ar to mēs tā kā buksējam, tā kā ejam pa kaut kādu apli, pa labirintu, no kura mēs nekādīgi nevaram izrauties. Jā, tas man patīk par labirintu. Un tas viss atņem spēku. Tas viss atņem enerģiju. Un ja mēs neredzam, kur tad ir izeja, ja mēs neredzam, kas tad būs nākotne, uz kurienu mēs ejam, tad šī neziņa apriekš kam, ka man iet uz balli un kas mainīsies. Es aiziešu uz balli vai es neaiziešu uz balli. Paskatīties uz skaistiem cilvēkiem. Bet tas nedod iekšēju piepildījumu. Iespējams. Un ko es paskatīšos uz citiem cilvēkiem, kuri ir priecīgi, un es neesmu tik priecīgs, es jau bēdāšos vairāk. Ir, piemēram, tādi gadījumi, ka tev reāli atnāk cilvēks, kāds piemērs, ja, ka tiešām ar tiem simptomiem, ko es tev pateicu, ja, ar tām izpausmēm, ja, kā. Bija iespējams palīdzēt, ir iespējams, ir uzlabojumi. Ir iespējams atgūt savu resursu, tā teikt, uzlādēt bateriju un būt spējīgam risināt tos jautājumus, kur ir, teiksim, konkrēts gadījums, atnāk jauns vīrietis, viņš strādā,
Un ir problēmas darbā, problēmas ar kolēģiem, ar darba devējiem. Un viņš saka, nu man pilnīgi nav, ka es te jau pirmdienā, nezinu, sakos tiem zobiem, eju uz to darbu, es jau zinu, kas tur būs. Es tur negribu iet, man tur nepatīk, bet man tur ir jāiet, es nevaru izkrist no tā darba ārā. Un principā darbs pats par sevi man patīk, bet tik kolēģi, un tas, jā. Un tā miedarbība starp cilvēkiem, jā. Un tas ir iekšējā spriedze. Un iedomājies, ja cilvēks jau pirmdien no rīta negrib uz darbu, tad viņš jau negrib no svētdienas vakara. Kāds viņš ir mājās? Jo tā spriedze jau izpaužās visās viņa darbības jomās. Viņam sāka strīdi mājās, strīdi ar bērniem. Viņš grib mieru, bet tie cilvēki taču viņam apkārt ir, viņi prasa viņu uzmanību. Un, jā, mēs pastrādājam, jo individuāla programma, katram cilvēkam ir individuāla pieeja, ja? Nav divi vienādi. Cilvēki divi vienādu likteņi, divi vienādu situāciju. Līdzīgs tikai šis te fons, ja, tas nogurums un nespēks un nevēlēšanās. Un lūk, jā, mēs pavisam nedaudz viņu pastrādājām, un cilvēks atgūst spēku, viņš spēja atrisināt, viņš atrod sevī spēku atrisināt darba problēmas, problēmas ar cilvēkiem, kas viņam bija bijušas. Līdz ar to, kā pa ķēdīti, atrisinās ļoti daudz citas lietas, un viņš jūtas labāk. Un viņš atnāk vakarā mājās, un viņš jūtas labāk. Un pa ķēdīti viņam atrisinās arī mājas problēmas. Wow. Viņš nerada vairāk šīs problēmas. Okay. Jā, tā kā dzīve ir interesanta, un viņš var pacelt galvu un paskatīties, kas ir apkārt. Viņam sāk gribēties, saka, varbūt mēs vakaru kopā pavadam ar ģimeni. Nu labi, interesanti, jo patiesībā man tādu cilvēku apkārt ir daudz. Tātad, lai varētu atjaunot tos iekšējos resursus, kā tu saki, ja, ir jāatnāk līdz Latvijas Dianētikas centram, līdz tevim. Jā. Mēs strādājām balstoties uz šo grāmatu, tā grāmata par garīgo veselību, un tie zinātniski atklājumi, kas ir aprakstīti šai grāmatai, tad ir visam pamatā. Un ja kāds grib tiešām atbrīvoties no hroniska noguruma, no nespēka un nevēlēšanās, dzīves bez prieka, jā, tad pirmais, ko viņam vajadzētu izdarīt, tas ir mājaslapā www.dianetika.lv aizpildīt testu. Un ar šo testu atnākt pie mums, paskatīsimies, kāpēc viņam trūkst enerģijas, kāds ir īstais iemesls un ko tur var darīt. Lieliski. Tas nozīmē, ka es ļoti daudziem saviem paziņām, draugiem, pacientiem varu ieteikt vērsties uz šejieni. Jā, droši. Tāpēc lūdzu, nāciet uz Latvijas Dianētikas centru, iet mājaslapā www.dianetika.lv, aizpildiet testu un būs nodrošināta tikšanās ar Ingu. Paldies!